Jūs, Oslikovi, jeb maskas ir kritušas, un politiķi ir parādījuši savas patiesās sejas, bet, diemžēl, dažs labs vēl tās nav redzējis. Un Stambulas konvencija, kuru šobrīd Saima denuncēja, tas nenozīmē, ka viņi ir atcelta, viņi ies uz nākamajām iestādēm, bet, es uzskatu, ka tas ir pareizs lēmums, jo es jau sen teicu, ka Stambulas konvencija kā līgums ir samērā kropls. Neticat, tad paņem, lai Siliņa aiznes šo te līgumu un parāda definīcijas uzņēmējiem un paprasa, vai jūs šādu līgumu parakstīsiet. Un pasakiet uzņēmēji godīgi. Definīcijas, kas nedefinē neko. Definīcijas, kas ir peldošas, tādus līgumus nedrīkst parakstīt. Un to pateica arī Judins un visi pārējie, ka tas ir līgums, kas uzliek arī atbildību. Bet atgriežamies pie Baibas. Baiba, kas parādīja, kas patiesībā ir jaunā vienotība un ka patiesībā šis ir viens reāli pretīgs, tik tiešām pretīgs šovs par valsts un tautas naudu. Jo ir viena milzīga problēma. Ja Baiba būtu bijusi vēlēta persona, tad viņi varēja pateikt, jūs, lohi, mani iebalsojāt paši vainīgi. Bet Baiba taču atbrauca un Baibu ielika. Baibu ielika un pat vaterfrontieši ar Šleseru priekšgalā, kam bija tanī brīdī pašiem kā opozīcija jāpiedās savs kandidāts, viņi sāka laizīt papēžus jeb zābakus jaunai vienotībai un teica, ka kara laikā kara ministri un noignorēja to. Un tagad sanāk tā, kad ieliktenis no Briseles atbrauca šeit uz Latviju un nosauca lielo daļu sabiedrības par Oslikoviem. Ieskaitot pašus vaterfrontiešus, kas atbalstīja Baibu tanī amatā. Un ziniet, kāpēc lielo daļu sabiedrības? Tāpēc, kad jūs taču zinat, ka valdību atbalsta tikai 8%, un es atkārtošos, tajos 8% ir arī 4% optimisti. Tādi kā es, kas vēl cer, ka tik tiešām kas mainīsies un valdība sāk strādāt. Es apsveicu Baiba. Tu esi brīnišķīgi parādījusi, kas tu esi. Es gan tev ieteiktu šobrīd demisionēt un braukt atpakaļ uz savu Briseli un laizīt Briseles papēžus. Un vēl viens postskriptums. Baiba kā ministre, kas pieņem lēmumus, Twitterī ir liegusi daudziem komentāra iespējas. Tā teikt, tikai tie, kas atbalsta Baibu, drīkst komentēt. Lai jauka tev diena!